Labvakar! Prieks jums redzēt Būvs nākotnē platformā. Mūsu šodienas temats ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzturēšana un finansēšanas avoti. Bet sākumā mazliet par Būvs nākotnē. Kas mēs esam? Mēs sniedzam konsultācijas iedzīvotājiem un kopībām, pārvaldniekiem un citiem tiesību subjektiem. Gan projektu vadībā, gan inženieru konsultācijas veidojam. Sadarbība ar apdrošinātājiem, pieredzes apmaiņa publiskās aktivitātēs, gan raksti presē, gan konferences, gan sociālai tīkli. Veidojam arī aptaujas un izpētes, lai arī kvalitatīvāk veidot dažādu veidu seminārus. Mūsu logo ir drošas mājas, jo uzskatām, ka drošas mājas tā ir prioritāte. Jo šogad būsiet kopā ar mani. Man sauc Irēna Rusiņa, esmu praktizējošs nama pārvaldnieks ar jau 10 gadu garumā, strādāju pārvaldīšanas jomā. Man šī joma patīk, arī diezgan plaša pieredze māju renovāciju projektu vadībā. Nu tad sāksim. Kāpēc atjaunot mājokli, kur ņemt līdzfinansējumu un ar ko tad sākt? Kāpēc atjaunot mājokli? Tātad, pirmkārt, ir pienācis vai strauji tuvojas plānotais eksploatācijas mājas gala termiņš. Jūs varat izmantot ietaupīto naudu, lai samaksātu par renovācijas darbiem nākotnē. Tiek novērstas avārijas, patīkams mikroklimats, samazināsies ēkas eksploatācijas izmaksas nākotnē, samazināsies apkurs rēķini, jo taupīsim visu kopā. Drošība, sakārtota vide, māja iegūst otro dzīvi. Nekustamā īpašuma vērtības pieaugums nākotnē. Mazliet statistikas. Pēc akcijas sabiedrības Altuma datiem no 2014. gada līdz 2020. gadam atbalsta programmas ietvaros ir piešķirti 167 miljoni eiro māju atjaunošanai. Ir apstiprināti 623 māju renovācijas projekti. Pabeigtu šobrīd ir 605. Aptuveni 20 projekti vēl tiks pabeigti līdz 2024. gada 1. oktobrim. Šie skaitļi liecina to, ka nebūtu nav tā, ka dzīvokļu īpašnieki neizvēlas piedalīties dažādu veidu programmās. Un, protams, ja mēs statistiski skatāmies, ka māju skaits Latvijā ir stipri lielāks, bet arī šis skaitlis 623 uz šobrīd, manuprāt, ir pietiekami liels cipars, lai mēs turpinātu virzīties uz māju atjaunošanu. Nu tad, kur ņemt finansējumu? Mūžīgais jautājums. Tātad ir pieejami sekojoši fondi, finanšu avoti, Eiropas Savienības fondi, pašvaldības līdzfinansējums, ir ESCO principa, investīcijas uzņēmums, kā arī privātais finansējums. Eiropas Savienības fondus Latvijā šobrīd māju renovācijā administrē akciju sabiedrība Altuma. Eiropas Savienības līdzfinansējums. Lai piedalītos šajā programmā, ir ļoti būtiski nosacījumi. Tātad ir jāsasniedz vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījums. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka renovējot māju, tiks sastādītas visas mājas, tiks veikt mājas apsekošana, tiks mājām energoaudits mājā, tiks veikt energoaudits ir tas, kura ietvaros mēs mājai arī nosakam, cik māja ietaupīs konkrētā laika periodā, kad tā tiks renovēta. Un ja šis rādītājs norāda, ka tie ir 30%, tātad šajā programmā mēs droši varam startēt. Bet pieredze liecina to, ka mājas pēc renovācijas ietaupa pat vairāk. Tie ir 40 līdz pat 60%. Ja? Tas ir atkal atkarīgs no tā, cik kvalitatīvi darbs ir veicis būvnieks un attiecīgi kādi materiāli ir izmantoti mājas renovācijai. Atbalsta apjoms šajā programmā ir līdz 49%. Taču jārēķinās, ka attiecināmām izmaksām neieskaita pievienotās vērtības nodokli.
Ja, tas ir tāds viens no kritērijiem, kas jāņem dzīvokļu īpašniekiem vērā, kad tās izmaksas būs jāsadz pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Un šī perioda īstenošanas termiņš ir 2026. gada 31. marts. Tad beigsies šī programma, un aplēses jau liecina, ka jau rudenī, šoruden mēs startēsim jau uz nākamo programmu, jo šīs Eiropas Savienības līdzfinansējums tiek sadalīts tādos kā posmos, ja, 4 gadu intervālā, tad atkal noslēdzās un nākamais posms. Protams, ar saviem nosacījumiem, ar saviem kritērijiem, bet mums atkal būs jāskatās, kādi kritēriji mums būs nākamajā programmā. Protams, ka šie te Eiropas Savienības līdzfinansējums tiek vērsts uz māju energo ietaupījumu. Ja? Visas tās izmaksas, kas saistīts ar energo ietaupījumu, ir attiecināmās izmaksas, un tās tiek sektas, ja, attiecīgā atbalsta apjoma robežā. Šajā gadījumā 49%. Skatīsimies, kā būs nākamajā programmā. Šobrīd vēl ekonomikas ministrija strādā, vērtē un skatās. Nākamais, kur mēs varam atrast naudu, tas ir pašvaldības līdzfinansējums. Un te es padalīšos ar piemēriem. Rīgas pašvaldība. Jūs droši dzīvokļu īpašnieki, tie, kas arī sāk domāt par savu nekustamā īpašuma sakārtošanu, noteikti vajag sazināties ar Rīgas pašvaldību un uzjautāt, vai ir iespēja saņemt līdzfinansējumu jebkāda veida daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumiem. Un šobrīd tas ir saņemams 70% apmērā pār energosertifikātu un tā pielikumu izstrādi, bet izmaksas nevar būt vairāk kā 800 eiro. Savukārt, otrs kritērijs, kur var saņemt šo te līdzfinansējumu, ir mājas tehniskā apsekošanas atzinuma izstrādē. Un līdzfinansējumu piešķir arī Rīgas pašvaldība 70% apmērā no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 1100 eiro. Šie divi dokumenti ir ļoti būtiski. Tā ir jau tā saucamā tehniskā dokumentācija, tātad energoauditu mēs veicam mājā, mēs saprotam, kur mēs varam ietaupīt, kur mums mājā pazūd šī siltuma enerģija, un otrs jau ir tehniskā apsekošana, kuru savukārt veic jau certificēts būvinženieris un sniedz atzinumu un risinājumu par tiem darbiem, kas būtu jāuzsāk mājā, lai mēs arī sasniegtu kvalitatīvi šos te risinājumus. Valmieras pašvaldība. Valmieras pašvaldībā saistošie noteikumi numur 23 nosaka to, ka ēkas energosertifikācijai ir 80% no izmaksām, bet ne vairāk kā 300 eiro. Tad arī būvprojekta izstrādē ir atbalsti, ir 50% no izmaksām, bet ne vairāk kā 1500 eiro. Un energoefektivitātes pasākumu veikšanai 50% no izmaksām, bet ne vairāk kā 22 000. Tā kā jau mēs redzam, salīdzinot Rīgu un Valmieru, ka šī te atbalsta dinamika ir diezgan dažāda. Ja Rīgai iepriekš ir 70%, tad šeit jau mēs skatāmies ir 80, 50%. Šī te dinamika atbalsta katrai pašvaldībai ir savādāka. Droši vien, kad arī seminārā piedalās iedzīvotāji interesanti no dažādām pašvaldībām. Tā kā noteikti griezieties savā pašvaldībā un uzjautājiet, ja, kādu atbalstu es varu saņemt, veicot mājas energoefektivitātes pasākumus. Liepājas pašvaldība. Liepājas pašvaldībā līdzfinansējumam var pieteikties līdz 2024. gada 1. novembrim. Pieejamais līdzfinansējums 2024. gadā ir 11 000 eiro. Līdzfinansējums tiek izsniegts apjomā līdz 50% no kopējām atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā eiro 75 uz vienu dzīvokļu īpašnieku kvadratmetru. Tātad Liepāja tomēr izvērās skatīties, cik tad izmaksā šīs te
kopējās izmaksas, un viņi vērtē, ka šo finansējumu piedāvā atbalsta, bet ne vairāk kā €75 uz 1 kvadratmetru. Ja? Tad, protams, energoaudita pārskatu un pagaidu certifikātu izstrādēji, tehniskās apsekošanas atzinums sagatavošanai un atjaunošanas vai pārbūves projekta izstrādē. Tā kā, ja mēs salīdzinām gan Rīgu, gan Liepāju, gan arī Valmieru, tas atbalsts ir tieši šai sākumam, lai mēs varētu sākt māju renovēt. Tā ir šī tehniskā dokumentācija, kas ir tas pirmais solis, pirmā dokumenta pakete, lai mēs varētu arī tālāk jau sniegt šo te visu informāciju izvērtēšanai mūsu finansējumu piešķīrējiem akcijas sabiedrībā Altum un saņemt šo te līdzfinansējumu, ja, jo šie te dokumenti tiešām tiek izvērtēti, speciālisti vērtē, skatās un, ja nepieciešams, prasa arī papildus informācijas skaidrojums, ja, tā kā šie visi dokumenti ir ļoti būtiski. Tātad šeit arī ir svarīgi aizdevuma nodrošinājums. Ja jūs arī domājat jau par mājas renovāciju un jau esat tā kā arī tādās domās, ka varētu iet uz pašvaldību uzjautāt šo te naudiņu, kāds atbalsts man pienākās vai savukārt kādā citā finanšu iestādē, tad ir jāatcerās, ka jūsu vienīgais šis dzīvokļu īpašnieku nodrošinājums, ja, ir saulaicīgi veikti apsaimniekošanas maksājumi. Jūs neko neieķīlājat. Ja, šeit citreiz cilvēki nobīstās no tā, ka jā, es tagad ņemšu kredītu, man būs saistības, es pazaudēšu, es nevarēšu maksāt, un tam līdzīgi no tā baidīties nevajag. Protams, visiem ir jāmaksā, bet dzīvoklis nekādā gadījumā netiek ieķilāts. Ja? Un otrs svarīgais kritērijs ir debitoru parādnieku īpatsvars. Tas ir tie parādnieki, kas mājām laicīgi kādu iemeslu dēļ nesamaksā šos te apsaimniekošanas maksājumus, un lai mēs startētu programmā, mums nedrīkst pārsniegt 10% no pēdējiem 12 mēnešiem. Ja? Tas, principā, ir visās programmās. Tāpat pašvaldība šo kritēriju skatās un raugās, un bankas arī raugās līdzi, ja, lai šis kritērijs nebūtu pārsniegts. Ja? Jo jūs neko papildus nemaksājat, jūs garantējat šo aizdevumu ar savu maksājumu plūsmu. Ja? Tas ir ļoti svarīgi saprast, ja? No tāda viedokļa. ESCO finansējums. Kas tad ir ESCO finansējums? ESCO finansējums, tas nozīmē, ka jūs piesaistāt uzņēmumu, investīciju uzņēmumu, kas jūsu mājā investēs līdzekļus. ESCO investē līdzekļus enerģijas taupošos pasākumus. Tas nozīmē, ja arī mēs renovējam māju, tātad mūsu māju renovācijas ietveros būs šie enerģijas taupošie pasākumi, tātad mēs varam arī naudiņu jautāt un sadarbību turpināt arī ar šādu iespēju ar uzņēmumu, kas sniedz investīcijas mūsu mājā. Dzīvokļu īpašniekiem šajā gadījumā nav jāiegulda savi līdzekļi. Tas ir viens no svarīgākiem nosacījumiem, ka dzīvokļu īpašnieki neiegulda līdzekļus, viņi neņem kredītu, ESCO uzņēmums apmaksā visus nepieciešamos darbus. Jā, tas dažkārt var skanēt tā, nevar tā būt, kā tas ir, es nāku un tagad es norenovēšu māju jums un man nebūs nekas jāmaksā. Tā jau gluži nav. Protams, ka šis uzņēmums tāpēc ir investīcija uzņēmums, viņš ieguldīs jūsu mājas renovācijā, viņš tiešām izpildīs visus tos pašus nosacījumus, kas ir jāizpilda arī pret altumprasībām, bet ir jāsaprot to, ka šis uzņēmums, investējot savus līdzekļus, noslēgs ar jums vienošanos, kur jūs 20 gadu periodā maksāsiet to apkures rēķinu, ja, piemēram, mēs šodien maksājam eiro, viņi paskatās dinamiku.
pēdējo 4 gadu laikā, kāds ir bijis vidējais apkuras izmaksas, un tad viņi pasaka to, ka 20 gadu periodā jūs maksāsiet tieši to pašu. Jā, viņi investē šos līdzekļus, bet tāpat laikā, protams, ka pelnīs uz šo te ietaupījumu, ja, bet atkal ir plusi, ka šajā gadījumā tomēr ir dzīvokļu īpašniekiem, jā, es maksāju to pašu, bet es dzīvoju savā sakoptā, renovētā mājā. Ja? Tā kā, šeit ir tāda niansīta, ir viena no iespējām arī izvēlēties šo te investīciju uzņēmumu ESCO. Un dzīvokļu īpašnieki, kā jau minēju, ESCO priekšrocības ir tas, ka neveic investīcijas savā mājas renovācijā, neņem un neatmaksā kredītu, to visu nodrošina šis uzņēmums. Protams, mēs noslēdzam līgumu ar ESCO par šīs enerģijas, samaksām un visu pārējo, un mēs līdz mājas renovācijas beigām apmaksājam to pašu enerģijas daudzumu, kā līdz mājas renovācijām. Šajā gadījumā, jā, Latvijā ir renovētas mājas ar šo te investīciju uzņēmumu ESCO, dzīvokļu īpašnieki ir apmierināti, jo, protams, ir iespējams dažkārt vieglāk vienoties, jo kas tad ir tie jautājumi, kāpēc dažkārt ir bailes vai tā kā uzdrīkstēšanās, veikt savus mājas renovāciju, tas, ka ir tās lielās bailes no šīm te kredītiem, un visa pārējā, bet šeit ir jārēķinās ar to, atnāks renovēs, bet maksāsim to pašu enerģijas daudzumu 20 gadu garumā, tāpat kā līdz šim. Tātad šī arī viena no iespējām. Ja es skatos par trūkumiem, tad ir samērā garš šis līguma izpildes laiks, šie 20 gadi, kur dzīvokļu īpašnieku caur enerģijas ietaupījumu atlīdzina šīs te veiktās investīcijas. Un, protams, arī iegūtais ietaupījums netiek īpašniekiem. Bet šeit ir jāsaprot, ja es investēju, protams, kāds labums ir jāiegūst arī šim te uzņēmumam, tā apusēji tad ir jāskatās. Tas arī ir viens no finansēšanas avotiem, kur mēs varam meklēt šo naudiņu, un griezties un pārunāt sadarbības modeļus. Privātais finansējums. Privātais finansējums ir dzīvokļu īpašnieku veiktie uzkrājumi. Bet kā jau mēs zinām, ka es vienai mājai savulaik 3 gadus atpakaļ parēķināju, dzīvokļu īpašnieki tā kā gribēja šo te naudiņu paši krāt, paši renovēt māju, bet tad mēs saņemot tām parēķinājām šos te izdevumus un sapratām vienu lietu. Būs ilgi un sāpīgi, jo sanāk tā, ka tu visu laiku dzīvosi būvlaukumā. No vienas puses, ir ērti, ka mēs izdaram šodien, šeit un tagad, un mēs dzīvojam jau ar to komfortu šodien, un ir, protams, iespēja pašiem krāt, pašiem darīt, bet tas būs ļoti ilgi, jo izmaksas šodien ir pietiekami augstas, un vai mums izdosies arī šo te uzkrājumu tik daudz savākt. Bet iespēja ir iespējams mazākas mājas. Protams, ir jāskatās šeit arī no mājas tehniskā stāvokļa. Ja mājai ir nepieciešams, piemēram, tikai nosiltināt, ir sakārtotas jau, kā saka, es saku cilvēkam visu, kad cilvēks ir pie daktera, tad viņš sakārto savu ķermeni, visu, lai viss darbojas. Tāpat arī mājā ir šīs te inženieru komunikācijas, kuras savukārt ir sakārtotas un ir tikai māja, piemēram, jānosiltina, un energo auditors ir izrēķinājis, ka šo te ietaupījumu mēs iegūsim vismaz 30% apmērā, bet kā pieredze rāda vairāk, tad arī, protams, ka dzīvokļu īpašnieki iespējams šādam mērķim arī naudiņu var savākt. Tā kā situācijas ir daudz un dažādas, un katra māja, atcerieties,
vienmēr ir īpaša. Parasti saka, jā, 2 projekti, bet vienalga. Katrs projekts ir individuāls. 2 vienādu projektu nav. Ja? Tā kā tās kopējās vadlīnijas, jā, viņas var būt diezgan līdzīgas, jā, izpildījums arī, bet tāpat laikā mēs skatāmies, ka 2 vienādu projektu nav. Katra māja ir individuāla ar savu konstrukciju, ar savu, kā saka, visu pārējo, kas tehniskām lietām mājā atrodas. Tad ar ko sākt? Tas ir jautājums. Tātad pirmais solis – lēmums. Šis ir tas pirmais solis, kad dzīvokļu īpašniekiem vajadzētu sanākt kopā un izrunāt, debatēs, izdiskutēt, vienam otru iedrošināt, padalīties ar labākiem piemēriem, aiziet varbūt uz kaimiņu māju, kur tepat pāri ir renovēta, aprunāties ar biedrības vadītāju, paklaut, kā jūs to darījāt, iedrošiniet, kur varbūt ir tās kļūdas varbūt, kur ir atkal, ko mēs varam uzlabot. Ja? Tā kā vienmēr vajag nākt kopā runāt un, protams, pieņemt to pirmo lēmumu. Jā, mēs esam gatavi šo darbību darīt. Jā, mēs gribam sakopt šo īpašumu, jā, mēs gribam dzīvot drošā, sakoptā vidē. Jā, tas ir tas pirmais lēmums. Nākam kopā un runājam. Otra lieta – finansējumu piešķir juridiskai personai. Un tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem būtu jāveido dzīvokļu īpašnieku biedrības. Vai protams, ir gadījumi arī, kad var pilnvarot pārvaldnieku. Ja? Tur ir jāskatās atkal no situācijas, jāskatās no dokumentiem, ja kādi jums ir pārvaldīšanas līgumi noslēgts, cik daudz jūs varat nopilnvarot, ja kā pārvaldnieks jums var atbalstīt šajā pasākumā. Bet šobrīd tādā klasiskā izteiksmē, jā, dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu sapulcē par to, ka viņi dibinās biedrību, un biedrībai tad uzdos pilnvarojumu uzsākt mājas renovāciju, jo tikai juridiskai personai piešķirs līdzfinansējumu, ja? Jo mēs nevaram katram dzīvokļu īpašniekiem, ja, ar katru noslēgt līgumu un katram piešķirt šo te finansējumu. Tātad ir jābūt šim te juridiskajam statusam. Ja? Tā kā tas ir tas pirmais solis, lai mēs vispār sanāktu kopā, tātad izrunājam, izdiskutējam, ja, un tad jau domājam jau par šo te biedrības dibināšanu. Otrais solis – tehniskās dokumentācijas izstrāde. Kā jau iepriekš es stāstīju, kad pirmais moments ir jāpaskatās, ko tad mums piedāvā pašvaldības. Ja? Jo arī, protams, tehniskās dokumentācijas izstrādes atbalstu sniedz arī Altuma, bet šeit ir tāda jūtīga līnija. Ja, ja mēs šo te naudiņu novirzīsim tehniskās dokumentācijas izstrādē, ja, tad dažkārt drusciņi var pietrūkt arī darbiem. Ja, tāpēc varbūt paskatāmies šo līdzfinansējumu mazliet tepat blakus pašvaldībā, uzjautājam un šo te tehnisko dokumentāciju mēs varam arī sagatavot ar pašvaldības līdzfinansējumu. Un tie ir tie galvenie dokumenti, kas ir tehniskās apsekošanas atzinums, energoaudits un būvniecības dokumentācija. Tātad tehniskās apsekošanas atzinumu veids būvinženieris, kas atnāk uz jūsu māju ar mēreni instrumentiem, apskata, izmēra gan jumtu, gan pamatus, gan sienas, gan nesošās konstrukcijas, ja, un gala rezultātā viņš sniedz savu atzinumu, kurā ir pielikums ar ieteikumiem, un šajos ieteikumos arī sniedz informāciju par to, kas būtu mājā uzlabojums. Nākamais ir energoaudits. Tas ir arī certificēts speciālists, kurš atnāks uz jūsu māju. Esat redzējuši dažādi veidi, domāju, bildes, kur gan publiskā vidē, varbūt, kad kādam ir sanācis arī būt kopā ar energoauditu, cik krasi atšķirās māja pirms renovācijas un pēc renovācijas šīs zilās un sarkanās krāsas, ja, viņas būtiski atšķirās. Tā kā tas būs tas cilvēks, kas izmērīs, kur māja
zaudē šo te siltuma enerģiju. Un būvniecības dokumentācija, tas jau ir tas lielais tehniskais projekts, kur strādā arhitekti, kur strādā būvnieki un skatās kvalitatīvi, kā mēs varam šo māju nosiltināt, kādus materiālus mēs izmantojam un ko mēs tieši darīsim mājā, ja? Tātad vai mēs mainām radiators, apkuras sistēmu, ja? Vai mēs renovējam karstā ūdens sistēmu, ja? Bet principā tās visas lietiņas, kas mums dod siltumu enerģijas ietaupījumu, tās visas ir attiecināmās izmaksas, un mēs varam iekļaut būvniecības dokumentācijā, ja? Un tad arī būvnieks un eksperti var sniegt šo te labāko risinājumu, kā tad mēs šo te māju varam sakārtot. Trešais solis, tad atkal mēs nonākam pie finansējuma. Šeit ir tas 4 iespējas. Kredītiestāde, tātad banka. Mēs ejam uz banku un bankā iesniedzam attiecīgos dokumentus un bankā prasam finansējumu. Protams, ka bankas arī vērtē ļoti strikti gan jūsu maksājumu plūsmu, gan arī citu svarīgu informāciju, gan pat dažkārt mājas faktisko atrašanās vietu. Jo manā pieredzē ir tas, ka māja atrodas tādā mazākā ciematiņā, dzīvokļu īpašnieki vēlas šo māju renovēt un sakārtot, bet banka atsaka šo te finansējumu. Arī tādas situācijas ir, bet no tā nevajag baidīties. Ja banka atsaka šo te naudiņu, mēs dodamies tālāk uz akciju sabiedrību Altum. Tātad dodamies pie Altum, un Altum arī šo te naudiņu mums iedos, ja mēs būsim izpildījuši visus tos kritērijus, kas programmā mums tiek noteikti. Un tad, protams, ir pašvaldība, kur mēs varam saņemt šīs tehniskās dokumentācijas izstrādē, ja visu attiecīgo līdzfinansējumu, ja? Bet ja mēs saņemsim pašvaldībā šo līdzfinansējumu, tad atceramies, ka Altum dubultā mēs neprasam, ja? Vai nu prasam, skatāmies pēc aktivitātēm, ko mums Altum saka, kādu daļu mums finansē, vai nu savukārt pašvaldība, ja? Bet pašvaldībās arī noteikti pajautājiet par to, ka dažkārt ir kritēriji pašvaldību noteikumos, kad pašvaldība dod finansējumu, bet jums šis projekts ir jārealizē. Ja? Šo gan piefiksēt un pajautājiet pašvaldībās, jo no vienas puses es uzskatu, tas ir ļoti godīgi. Ja es eju un prasu līdzfinansējumu kaut kam, ja, tad es arī šo darbiņu izdaru līdz galam. Ja, jo tad sanāk, ja es kaut ko paprasu, es kaut kādu posmu izdaru, bet pēc tam, tomēr tas man dārgi un tas man nederēs. Ja? Šeit arī esat ļoti prātīgi, jo, ja naudiņa būs jāatgriež, tas būs stipri sāpīgāk. Ja? Vienmēr pirms šīm te finansēm izvērtēt, ja tos soļus, lai šī te naudiņa tiešām būtu ieguldīta ilgtermiņā un atmaksātos. Ja? Un tas nākamais tāda ir ESCO princips. Tātad investīciju uzņēmums, kurš iegulda jūsu mājā šīs te investīcijas. Ja? Tā kā ir gana plašs šis te finansējuma iespēja, ja, tā kā mēs varam doties un pie katras institūcijas tad jautāt atbalstu un palīdzību. Bet jebkurā gadījumā šeit atceramies dzīvokļu īpašnieku lēmums, ja? Un mēs tad ejam jau uz šīm te finanšu iestādēm jau kā biedrība. Protams, mēs painteresēties varam kā dzīvokļu īpašnieki, bet kad jau būs jāslēdz šī te līgumu, tad attiecīgi, protams, būs jābūt juridiskai personai. Ja? Tā kā šo skatāmies līdzi. Kādi tad ir veiksmīga projekta realizācijas? Tie ir tādi manis un kolēģu gadu gaitā izstrādāti, un mēs saprotam vienu. Ja ir izpratne par mājas renovācijas procesu, vieglāk ir pieņemt lēmumus. Tāpēc mēs arī būves nākotnē kolēģi, mēs jums nesam šo te informāciju. Jā, dažkārt saka, kā pirmā klasē.
Bet es teiktu, dažreiz vajag 1. klasē, jo no pamatiem sākas tālāk ēka, ja? Un ļoti būtiski ir izprast pamatus, ja? To informāciju vispār, kas ap ko grozās, ar ko man sākt, uz kuru pusi man skatīties, un tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo, manā praksē ir izstrādājies tas, kad pirmā reize, kad es runāju ar dzīvokļu īpašniekiem, viņi tādu dažkārt par māju renovāciju tā mazliet skeptiski skatās, bet tad nākamā saruna, jā, mēs izrunājam jau detaļas, mēs pastāstam jau kādi būs ieguvumi, kādas ir iespējas, kur mēs varam saņemt šo te finansējumu, un dzīvokļu īpašnieki, un arī, protams, šis mājas tehniskais stāvoklis, kas ir primāri. Jo ticiet man, šobrīd Latvijā tā, manuprāt, ir vislielākā tāda, teiksim, trauksmes zīme, ja, kad māju tehniskais stāvoklis ar katru dienu paliek arvien sliktāks. Un tas ir bēdīgi. Un ja mēs šodien dzīvokļu īpašnieki nenāksim kopā un nerunāsim, tad visnotaļ var būt ļoti bēdīgs scenārijs, kā jau viens no scenārijiem bija Ogres variants, ja, kur noteica, ka ēka nav eksploatācijai droša. Šo te mums nevajadzētu visiem sagaidīt, ja, bet tomēr raudzīties, prasīt, jautāt pārvaldniekam dažkārt, kāds ir mans mājas tehniskais stāvoklis, kur es varu redzēt, šajos procesos piedalīties. Protams, ka situācija un dzīve ir dažāda, ka nevienmēr visi, bet tāpēc ir vajadzīgi 2-3 aktīvākie dzīvokļu īpašnieki. Un tas ir tas virzītājs spēks. Un parasti šie 2-3 aktīvākie ir tie, kas izveido biedrību. Tie, kas darbojas, tie, kas grib, tie, kas pavēl to visu māju, ja, un dažkārt man ir tiešām liels prieks arī strādājot namu pārvaldīšanā, ja, ka pie nāk un jautā, paklau, mēs gribam, mēs esam 2-3, kas mums ir jādara. Un tad mēs savstarpēji izrunājam šos te soļus, ja, un tad lēnām solīt pa solīt māja arī aizvirzās uz šo te jauno tēlu, ja, ka mēs esam droši, mēs esam energoefektīvi un arī, protams, mums ir savu labumu no pašvaldības un tāpat laikā dzīvokļu īpašnieki arī kaut kā šajās mājās paliek tādi, teiksim, draudzīgāki. Viņi, varbūt, ja iepriekš kāds nepasveicinājās, tad jau tā kopības sajūta jau rodās. Ja, tā kā noteikti šie 2-3 ir ļoti būtiski. Un, protams, arī šie 2-3 iekustinās pārējos. Ja, tas ir tas dzīvokļu īpašnieku kopīgais atbalsts. Ja man ir izpratne par procesiem, ja, tad man ir vieglāk pieņemt lēmumu. Ja es pilnīgi neko nesaprotu un man kāds šo te stāsta, protams, ir ļoti grūti, ja, tāpēc arī runājot ar šiem 2, 3, 5 un vairāk, ja, kad viņi arī šo informāciju aiznes līdz pārējiem. Un tad jau kopā, kur ir 1, 2, 3, rodās jau vairāk, ja, un tad jau kopīgi mēs varam rast atbalstu un nākt kopā, balsot un virzīties uz šo te procesu. Un visnotaļ ir ļoti svarīgi profesionāls projektu vadītājs, jo projektu vadītājs ir tas cilvēks, kas principā virza visus šos te procesus renovācijas laikā. Viņš nebūvē, viņš nevērtē, kā to dara, viņš neuzrauga būvprocesu kā tādu, tur ir būvuzraugs. Jo dažkārt liekas dzīvokļu īpašniekiem tas, kad projektu vadītājs ir tas, kas jādara, viņam ir jāredz, kā tiek īstenots projekts, viņam ir jāpārzina materiāli, viņam ir jāuzrauga, nebūtu tā nav. Katrā sadaļā tāpēc ir projekta komanda, kur katrs savu darbu dara attiecīgi, profesionāli, līguma nosacījumiem, ja? Un projekta vadītājs ir tas, kas pārauga, lai visi šie procesi viens pēc otra arī norisinātos līdz veiksmīgai projekta realizācijai, veiksmīgai līdzfinansējuma saņemšanai, jo atzīšu arī to, ka nevienmēr mājas saņem šo te garantēto līdzfinansējumu, jo ir brīži, kad nav izpildīta kāda veida kritērija, jo Altums tiešām kā finanšu institūcija, kā naudiņas devējs, nāk vērtē
uz mājām, skatās pa posmiem, kādi darbi ir padarīti, tāpat arī finanšu institūcija banka vērtēs, skatīsies, sekos līdz maksājumiem, ja? Un šeit arī viens moments, kas man ienāca prātā, noteikti nav tā, ka citiem šķiet, jā, ka tur nauda pazūd un tā nauda kaut kur, kāds kaut ko. Tā arī nav. Šī naudiņa tiek ļoti kontrolēta. Ja? Tātad dzīvokļu īpašniekiem tiek biedrībai piešķirt šis te kredīts, un visa šī te naudiņa iet caur norēķinu kontu. Tātad tas nozīmē, tik līdz būvnieks ir padarījis kādus darbiņus, tad mēs par šiem darbiem atskaitāmies, gan Altuma izvērtē, vai šie darbi ir veikti noteiktā apjomā, gan arī banka pirms maksājuma veikšanas, jo bankai būs jāpārliecinās, vai tiešām šādi darbi ir veikti. Un tad bankai līdz ar maksājuma dokumentu iesniegšanu arī ir jānosūda šīs te fotofiksācijas, dažkārt būv uzrauga kāds akcepts dokuments, ja, kuru arī pārbaudīs, ka tiešām šie te darbi ir veikti. Ja. Tā kā šī naudiņa tiešām ir skaidra, nepārprotama, ja, un principā trešās personas viņai piekļūt nevar. Ja. Tas nozīmē, mēs sniedzam bankai, un tikai banka šo te naudiņu pārskaita. Ja. Tā kā tur tiešām ir pilnīga drošība. Jā. Un atgriežoties par projektu vadītāju, tas ir tiešām tas cilvēks, kas seko līdzi šiem projekta kā tādam īstenošanas posmiem, gan sākuma posmā piedalās dzīvokļu īpašnieku sapulcēs, izstāsta visu šo informāciju, ar ko sākt, kas ir jādara, tad, protams, arī palīdz tālāk šo posmu visu dokumentāciju sagatavot tehnisko un iesniegt Altumā, visu nepieciešamo informāciju un atrast labāko piedāvājumu kredītiestādē bankā. Ja banka atsaka, tad man ir tiesības doties uz Altumu lūgt šo finansējumu, ja? Un, protams, darbiem seko līdz tādā izpratnē, ka piedalās šajās būvsapulcēs, kas parasti ir noteiktas reizes vai nedēļā, lai tad attiecīgi sekotu arī posmiem. Ja? Jo projekta vadītājs jau zina, kādi darbi projekta ietvaros ir jāveic. Un ja kaut kas netiek veikts, tad viņš ir tas, kas jautā būvsraugam, paklau, kāpēc pēc termiņa šie darbi nav veikti. Ja? Un būvsraugam attiecīgi ir arī jāatskaitās. Ja? Un, protams, arī šīs finanses dokumentu iesniegšana apmaksai bankā un arī šī noslēguma atskaitas iesniegšanas Altumā, kur attiecīgi Altuma vērtē skatu un pieprasa papildus informāciju. Tā kā, un arī, protams, šis te noslēguma pārskats, un arī tad, kad projekts beidzās, projekta vadītāja darbs ar to vien nebeidzās, projekta vadītājiem ir jāsniedz arī atskaites par siltumu enerģijas ietaupījumu ēkā, ja, kas ir viens no nosacījumiem, lai mums būtu piešķirts maksimālais līdzfinansējums projekta realizācijas ietvaros. Ja? Tā kā projekta vadītājiem ir gana nozīmīga loma, bet šo te lomu gan mēģinam tā nepārprast. Ja? Viņš vairāk ir tas menedžeris, virzītājs, kontrolētājs, ja? Bet to pašu būvniecības procesu jau kontrolē būvuzraugs, kuram ir šī te būvsertifikāts, viņš ir speciālists, ja? Un viņam ir noteikti vienošanās, kas viņam būvniecības procesos ir jādara. Tā kā jā, profesionāli projektu vadītāji noteikti ir jāmeklē. Kas ir jaunums? Jaunums mums ir māju renovācijas karte. Ekonomikas ministrija ir izveidojusi māju renovācijas karti, un kartē šobrīd ir atzīmēts vairāk kā 30 ēkas, un šeit ir varbūt tā iespēja dzīvokļu īpašniekiem ielūkoties
un apskatīties, kuras mājas jau ir renovētas. Tur arī jūs redzēsiet, cik šī māja patērē šo siltumu. Tās mājas, kas nav renovētas, tām var redzēt arī šīs dienas, šī mirkļa šo te siltumenerģijas ietaupījumu, kas atkal ļauj vērtēt, skatīties, iedrošināt, dzīvokļu īpašniekiem, jā, tas strādā un tas mums nākotnē būs izdevīgi. To ir jādara, no tāda viedokļa, ja mēs skatāmies. Bet šo māju renovācijas karti noteikti viņā ielūkojieties, jo kartē tiešām, manuprāt, ļoti labs tāds kā saka, publiskā vidē pieejama informācija. Tur jūs varat vismaz iepazīties ar to informāciju, kas ir, skatāmies, vērtējam, un tas atkal viens solis pretī izpratnē, par to, kāpēc varbūt darīt, un tam līdzīgi. Nu ko, atziņas. Atziņas es iedrošinu darīt, es iedrošinu meklēt informāciju. Un jāatceras, ka šodien, nedarot neko, ilgtermiņā nerenovētā mājā būs dzīvot stipri dārgāk nekā renovētā. Un jautāsiet, kāpēc? Viena iemesla pēc. Mājas, kā mēs zinām, nolietojas. Inženieru komunikācijas nolietojas, tās pašas kanalizācijas caurules, ūdens caurules, arī strādājot ikdienā. Es ļoti labi saprotu, ka avārija uz avārijas, un viņa nepaliks vieglāk. Un jūs saprotat, ka jūs to naudiņu tērējat šodien vairāk, nekā ja jūs tomēr mēģinātu rast citu veidu risinājumu un varbūt spērt šo soli, sakārtot savu māju, izdomāt to labāko risinājumu, varbūt pa daļām, varbūt pilno renovāciju, tā ir jūsu brīva izvēle. Nākat kopā un runājiet, meklējiet šos speciālistus, jautājiet viņiem, kā darīt, kāpēc tieši izvēlēties šīs metodas un tam līdzīgi, bet nākotnē tiešām dzīvot nerenovētā mājā būs dārgāk nekā renovētā. Tā ir tāda mana atziņa. Protams, ka svarīgi ir nodrošināt un veicināt dzīvokļu īpašnieku izpratni gan par īpašumu uzturēšanu, gan arī par to, kādi pienākumi ir jāievēro arī pašiem īpašniekiem, dzīvojot daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā. Jo ļoti, ļoti būtiski ir tas, ka mums ir informācija. Tāpēc arī mēs būsim nākotnē komanda, veidojam kopīgi šo teiksim, informācijas kanālu, kurā būtu šī informācija vienopus. Jo es ļoti labi saprotu, informācija ir, viņas ir ļoti daudz, bet pat laikā, ja man ir jāatrod, tad es par vienu jautājumu skatos ekonomikas ministrijas mājaslapā, par vienu jautājumu skatos enerģētikas aģentūras mājaslapā, par vienu jautājumu skatos Altu mājaslapā. Un mana galva ir pilna ar informāciju, un es dažkārt varu apjukt. Un šeit ir ļoti svarīgi tas, ka mēs informējam, mēs stāstam vienkāršā cilvēciskā valodā cilvēkiem, mēs runājam ar pašvaldībām, mēs runājam dažkārt ar šīm valsts institūcijām, iesakam arī šos risinājumus, un tikai šādā veidā, miedarbojoties kopā, mēs varam sasniegt šos kopīgos mērķus. Tā kā ļoti būtiski ir šī informācija vienā vietā un konstruktīva, saprotama, un tad mēs arī sasniedzam šos mērķus. Un, protams, meklējiet labos piemērus. Uzdrīkstieties, iedrošiniet, realizējiet. Tā kā tas ir ļoti, ļoti būtiski, kad nekautrēties aiziet uz blakus māju, nekautrēties varbūt uzjautāt paziņai vai draugam, kura dzīvo šajā sakārtotajā vidē, paklau, kā tu nonāca līdz tam, kā jūs pieņēmāt lēmumus, kā jums tas izdevās,
uz ko mums vērst uzmanību, ja? Tā kā, nu, šie visi jautājumi ir uz tiem, kuriem mēs gribam kopīgi atrast atbildes, ja? Jo tikai kopā, dzīvojot, daudzdzīvot dzīvojamā mājā, viens ar otru sarunājoties, mēs arī varam veidot dzīvi patīkamu, drošu un jauku. Tā, ja mēs runājam par kopsapulcēm, ja mēs runājam par mājas tehnisko stāvokli, noteikti ieskatieties būs nākotnē platformā. Mums ir dažādi webināri jau veidoti iepriekš, apskatiet, kā sakat, iegūsiet papildu pamat informāciju par to, ja, kā veidot kopsapulces, kā pieņemt lēmumus, kas tad ir šī mājas tehniskā apsekošana, kāda ir sadarbība ar pārvaldnieku, ja, kā labāk sadarboties. Tā kā visu šo informāciju mēs veidojam jums, lai arī jūs iedrošinātu un mēs varētu kopīgi darboties. Un tad ir tādi iemesli, kāpēc ēka nav piedalījusies atjaunošanas programmā. Un gana interesanti. Es baidījos no birokrātijas. Tie dzīvokļu īpašnieku veikta aptauja, un aptaujas rezultātā dzīvokļu īpašnieki, iedzīvotāji par to ir minējuši šos faktus. Ja? Es nevarēju to atļauties, kredītmaksājums bija pārāk liels. Dzīvokļu īpašnieki nevarēja vienoties par dalību programmā. Un, manuprāt, ka šis ir diezgan tāds viens, ja es sarindotu varbūt pēc prioritātiem, tad es teiktu numur 1, jo vienoties par dalību programmā, vienoties par savas mājas labiekārtošanu ir grūti, jo man brīžiem liekas tā, ka jā, es esmu gatavs investēt kaut kā citā, bet ne savā mājoklī. Man liekas tā, īsti nav pareizi, jo, ja man ir pašam privātmāja, nu, ja jau man tas jumts tek, man ir nekavējoties jāatrod līdzekļi un jumts jāsataisa. Bet šeit it kā es dzīvoju 1. stāvā, 4. stāvā tek, nu, kas man par to? Nu, tā nevajadzētu domāt. Mums ir, manuprāt, mums ir palikuši tās padomi, drusciņi teikšu, padomu laika domāšana, kad mums tika iedots viss, un mēs vairāk dzīvojām tādā citā domu līmenī. Nu, šodien mums ir jāpārprogrammējās, es varētu teikt, un jāmēģina ir saprast to, ja es dzīvoju kopīpašumā, tad arī mājas jumts man ir svarīgs. Ja es dzīvoju 4. stāvā, tad pagrabs, kurš var būt lietus laikā noplūst, arī man ir svarīgs. Zālīta nepļautā pie mājas, lai es izietu un baudītu estētisku vidi, arī man ir svarīgs. Ja? Tā kā no šo domāšanu man gribētos arī runājot kopsapulcēs ar saviem dzīvokļu īpašniekiem, vienmēr saku, nu, domājam drusciņi, jā, bija tas laiks, manam mūžam pietik, šis teiciens ir tik populārs, ja, kad dažkārt tiešām, nu, viņu vajadzētu apturēt un domāt drusciņi savādāk, ka varbūt ieguldam šodien un baudam nākotnē šos te labumus, ja. Tad, protams, cilvēki nezina, ka enerģijas izmaksas ievērojami samazinās. Nu, šeit es gan piekrītu, jo arī veicu nelielu sava veida aptauju renovētajās mājās, pārbaudot šo te skaitli 50% energo ietaupījums ir, un tas ir stabili. Protams, ir mājas, kuras iegūst vairāk. Kā es teicu, katra māja ir unikāla ar savu projektu, ar veicamajiem darbiem un tam līdzīgi, ja? Bet 50% no enerģijas jūs ietaupīsiet, un tas nav maz. Tas nav maz, ja ilgtermiņā mēs paskatāmies, un, protams, ņemot vērā to, ka šodien arī šīs te bankas procentu likmes ir, nu, viņas ceļā šobrīd, un tas
tas viss ir, es saprotu, tas sadārdzina šo te visu procesu, bet tāpat laikā, nav tas kāpums, ja mēs salīdzinām, cik es ietaupu siltumenerģijas un to manu bankas maksājamo kredīta daļu nākotnē, teikšu, tas tīri izlīdzinās, jā. Šur tur, jā, ir mājas, kur ir jāmaksā vairāk, jā, bet principā, skatīsimies, protams, arī kā nākotnē būs ar visiem šiem bankas procentiem un likmēm, bet katrā ziņā, enerģijas ietaupījumu jūs iegūsiet. To es tiešām esmu pārbaudījusi. Tad arī īpašnieki saka, neviens mūsu ēkā nav nācis ar investīvu atjaunotāju. Godīgi sakot, jā, pieredze rāda to, ka dažkārt, jā, pārvaldnieks varbūt savos ikdienas darbos vai arī dzīvokļu īpašnieks savos ikdienas darbos ir tik tālu aizņemti, kā neienāk prātā, un tad, kad ēkas stāvoklis jau ir tuvu kritiskam līmenim, tad, jā, ir kaut kas jādara. Jā, tad, tāpēc mēs arī sniedzam jums informāciju, kad nākam kopā, runājam, interesējamies, saprotam, kur meklēt informāciju, un attiecīgi tad arī mums kopā viss izdosies. Un, protams, ir dzīvokļu īpašnieki, kur vispār nezina, ka ir pieejams subsīdiju programmas. Un šīs dienas stāsts bija par to, ka dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja. Ir iespēja atrast šo naudiņu, ir iespēja pieteikties šī naudiņai, noteikti jautājiet saviem pārvaldniekiem, jautājiet pašvaldībām, jautājiet Altum, jautājiet Rīgā ir enerģētikas aģentūra, meklējiet to informāciju, lai jūs arī kļūstat gudrāk, jūs varat šo informāciju padalīties ar saviem dzīvokļu īpašniekiem un attiecīgi iedrošināt spērt soli, lai jūsu dzīve kļūtu drošāka un daudz, daudz kvalitatīvāka. Lūk, ir tepat jau stunda paskrējusi, bet, ja ir kāds jautājums, jūs droši vēl varat uzdot čatiņā, uz tiem es varu atbildēt. Protams, jūs varat visu informāciju un par semināriem meklēt mūsu platformā Būves nākotnē. Šeit jūs redzat QR kodu, kuru jūs noskenējot, jūs nonāksiet jau līdz tiem jaunumiem, kādus mēs radām. Tā kā droši piedalieties mūsu semināros, iegūstiet informāciju un attiecīgi esam tuvāk labajiem darbiem. Protams, es lūkšu jums šovakar arī atstāt atsauksmes par šodien pārunāto. Vēl gribētu noteikti atsauksmēs atstājiet informāciju par tematiem, kurus jūs savukārt gribētu par tematiem, par kuriem jums interesē un par kuriem mēs varētu veidot kopīgi seminārus. Jo, protams, atkal ir šī atgriezeniskā saite, ka kopā miedarbojoties mēs varam radīt šo informāciju, un interesantiem tad sagatavot to informāciju, kas ir aktuāla.